tāda, ka es gribu jums parādīt reitterapeitu vietu rehabilitācijas procesā, ieskicēt, iezīmēt šo komandas darbu un to, kā rehabilitācija kā vienots process varētu palīdzēt cilvēkiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem. Tātad mans uzstāšanai ir divi mērķi. Pirmais mērķis būtu šī reitterapija un tīri rehabilitācija kā kopums un rehabilitācijas komandas darbs, lai uzlabotu cilvēku funkcionēšanas spējas. Un otras, manas prezentācijas daļa būs vairāk saistīta ar to, ka man ir jāpauž viedoklis, ko šobrīd izsaka Stradiņu Universitātes rehabilitācijas fakultāte un Latvijas rehabilitācijas profesionālo organizāciju asociācija. Kāds ir viņa viedoklis par reitterapeitu kvalifikācijas iegūšanas sistēmu Latvijā? Jo šobrīd tā līdzšinējā sistēma tiks nomainīta un viņai būs jauna virziena, jauns iespējas, kā var iegūt reitterapeitu kvalifikāciju. Mazliet iesākumā par to, par rehabilitāciju, varbūt tādiem vienkāršākiem vārdiem, par to arī, kā cilvēki saprot šo funkcionēšanu un ko tad īsti rehabilitācijas speciālists, šajā gadījumā arī tāds funkcionālais speciālists kā reiterapeits, kā fizioterapeits, kā ergoterapeits un pārējie speciālisti var palīdzēt cilvēkam viņa funkcijas atgūšanā. Tad ir tāda lieta kā definīcija kā funkcionēšana, un tās ir cilvēka dzīves pamatvērtības, un šīs pamatvērtības saprot gan mediķi, gan nemediķi. Tā ir spēja pārēst, apģērbties, komunicēt, socializēties. Un zinātniskā veidā šī funkcionēšana ir aprakstīta starptautiskajā funkcionēšanas klasifikācijā. Un kas ir svarīgi, ka šajā funkcionēšanas klasifikācijā ir ietvērta ne tikai cilvēka aktivitāte un spēja kaut ko darīt, ne tikai cilvēka šīs struktūras un ķermenis, jo, piemēram, lai mēs spētu kustēties, ir nepieciešama muskuloskeletālā sistēma, nepieciešama vesels locītavas, stipri muskuļi, tad mēs varam pārvietoties un darīt savas ikdienas aktivitātes. Tāpat ir nepieciešama arī līdzdalība, jo cilvēkam nepietiek tikai to, ka ir veseli kauli, veselas locītavas, veseli muskuļi. Viņš šo savu ķermeni izmanto kā veidu, lai iedarbotos ar apkārtējo sociālo vidi, lai izietu ārā, lai komunicētu, lai dzīvotu pilnvērtīgu sociālo dzīvi. Un, protams, visā šajā, ja jūs redzat slaidētajā vidējā daļā, ir svarīgi arī kontekstuālie faktori. Tas nozīmē apkārtējās vides faktori, kas vai nu palīdz cilvēkam funkcionēt un veikt savas ikdienas darbības, vai arī ierobežo šīs darbības, kā arī personālie faktori, piemēram, motivācija, ģimenes atbalsts. Tas būtu tās lietas, ko rehabilitācijā saprot ar funkcionēšanu. Un jāsaka, ka rehabilitācijas speciālists lielā mērā var iedarboties uz jebkuru no šeit norādītajām sadaļām, gan uz ķermeņa funkcijām un struktūrām, gan uz aktivitāti, gan uz līdzdalību. Ja mēs šodienas lekciju vairāk tā kā vēršam uz reitterapijas pusi, tad mēs iedomājamies, ka reitterapijas seanses laikā mēs varam iedarboties gan uz locītavām, atvieglojot locītavu sāpes, uzlabojot locītavu kustību apjomu, gan uz aktivitātēm, piemēram, spēja pārvarēt kādus šķēršļus, pakāpties mazliet augstāk. Un savā veidā tā ir arī līdzdalība, ka cilvēks, kuram ir kādi šie funkcionāli traucējumi, viņš nonāk sabiedrībā, viņš nonāk sava veida, viņš komunicē ar apkārtējiem cilvēkiem, nav tā, ka šis cilvēks tiek ieslēgts savās 4 sienās. Tad reitterapija savā veidā varētu būt arī līdzdalība un aktivitāte. Tad, ja mēs atgriežamies mazliet vairāk pie šīs teorijas par rehabilitāciju, tad ir tā, ka šie neatkarības līmeņi ir dažādi un funkcionēšana viņa var būt ierobežota. Vai pilnībā ierobežota, tas nozīmē, ka cilvēks ir totāli atkarīgs, vai viņš var būt neatkarīgs, taču viņam nepieciešama asistēšana, vai viņš var būt neatkarīgs ar kādām palīga tehnoloģijām. Tas nozīmē, piemēram,
spieķiem, kruķiem vai dažādām ortozēm. Vai arī, ja cilvēks var būt pilnīgi neatkarīgs, tas nozīmē, ka viņš spēj funkcionēt pilnībā patstāvīgi. Ir tā, ka būtiski šie funkcionēšanas traucējumi Latvijā tiek apzīmēta ar jēdzienu invaliditāte, un šī invaliditāte arī nosaka dažādas šos materiālās kompensācijas, kā invaliditātes pensijas saņemšana. Tajā gadījumā, ja ir tikai esoši vai draudoši funkcionēšanas ierobežojumi, tad tas ir par pamatu rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai. Un šajā gadījumā, ja ir šie draudošie funkcionēšanas ierobežojumi, tad cilvēks jau var pretendēt uz kādu no rehabilitācijas pakalpojumiem, kas ir mūsu valstī noteikti. Tad šie rehabilitācijas pakalpojumi iedalās gan pēc termiņa, gan pēc satura. Pēc termiņa tie būtu akūtie, tūlīt pēc notikuma, subakūtie vai jau hroniskie, un pēc satura tas ir atkal mūsu tālākās lekcijas tēma par to, ko tad īsti cilvēks saņem kā rehabilitācijas pakalpojumus. Tad akūtā rehabilitācija parasti tas ir līdz mēnesim pēc saslimšanas, subakūtā tā ir līdz gadam pēc saslimšanas, un ilgtermiņa rehabilitācija tā visbiežāk tiek organizēta mājās, vai šeit ir šis saīsinājums community-based rehabilitation, kas nozīmē sabiedrībā vērsta rehabilitācija. Tas nozīmē gan, ka šie rehabilitācijas pakalpojumi tiek sniegti dažādos ambulatorajās iestādēs vai mājas pakalpojumi, taču tie ir noteikti vērsti uz sabiedrības funkcionēšanas atjaunošanu. Protams, ir šī akūtā rehabilitācija, kas ir visbiežāk stacionāra etapā vai arī tūlīt pēc tam, kad cilvēks ir vērsies pie ģimenes ārsta. Taču, ja mēs runājam vairāk par reiterapiju, tad reiterapijas pakalpojums biežāk saņem subakūtajā vai ilgtermiņa rehabilitācijas laikā. Un tie kritēriji, lai nozīmētu šādu veidu rehabilitācijas pakalpojumus, noteikti ir šie objektīvie funkcionēšanas traucējumi. Vai nu kādas ķermeņa struktūras vai ķermeņa struktūra līmenī, aktivitāšu līmenī, vai tad, ja ir traucēta šī līdzdalība, iedarbošanās ar sociālo vidi. Vēl noteikums ir tas, ka ir jāizvirza rehabilitācijas mērķis, ir tagad uzsākt šī rehabilitācijas plānu sastādīšana, jo bez kārtīgi izvirzīt rehabilitācijas mērķa nav vērts uzsākt nekādu darbību. Protams, rehabilitācija tiek piedāvāta tiem cilvēkiem, kuru medicīniskais stāvoklis ir stabils. Ja pastāv kādi draudi par elpošanas sistēmas vai asinsrites, piemēram, elpošanas vai asinsrites sistēmas darbības pēkšņiem traucējumiem, tad, protams, tādu ilgtermiņa rehabilitāciju, kas būtu ļoti aktīva, mērķtiecīga un dinamiska, diez vai tiks uzsākta. Arī nākošais kritērijs, lai pacientiem piedāvātu rehabilitāciju, tas, ka pacientam jābūt motivētam, izglītotam par to, ko viņš saņems, kāpēc viņš saņems un kāda varētu būt rezultāti, un, protams, atbilstoši šī sociālā jeb atbalsta vide. Ir tāds kritērijs arī kā veicinoša vai neierobežojuša apkārtējā vide. Ko mēs ar to saprotam? Ar to, ka apkārtējā vide var būt tas faktors, kas mums veicina, piemēram, iziešanu sabiedrībā. Ja cilvēks dzīvo 4 daudzdzīvokļu mājā, kur ir vairāki stāvi, nav lifta, bet ir šie kustību ierobežojumi, ir kustību traucējumi, tad loģiski būs, ka cilvēks vienkārši tīri fiziski nespēs izkļūt ārā, nespēs saņemt nekādus šos ārpus mājas esošos rehabilitācijas pakalpojumus. Tātad šī apkārtējā vide varētu būt kavējoša. No otras puses, apkārtējā vide varētu būt arī veicinoša. Tad, ja, piemēram, ja cilvēks saprot, ka viņš izejot ārā no mājas, socializējoties, viņam kā papildus motivācija nāk tas, ka viņš spēs varbūt iegūt jaunu darbu, iegūt jaunus paziņus, cilvēkus, ar kuriem komunicēt, tad šī apkārtējā vide biežāk ir veicinoša. Kas tad īsti ir rehabilitācija? Es tālāk runāšu par šiem rehabilitācijas profesionāļiem, kas īsti piedalās rehabilitācijas komandā, bet iesākumā par procesu, kas tad tiek ietverts rehabilitācijā. Pirmām kārtām tas ir pacienta diagnozes precizēšana.
Jo ļoti reti, kad ir tā, ka cilvēks nonāk pie rehabilitācijas speciālista jau bez diagnozes. Ir tā, ka cilvēki, arī Latvijā ir noteikts tā, ka cilvēki pa priekšu iet pie speciālistiem, pie ģimenes ārstiem, pie konkrētiem speciālistiem. Šīs ierobežojumi gan telpiskie, gan tīri arī funkcionālie. Tas ir rehabilitācijas komandas darbs, tas, ka tieši rehabilitācijas speciālisti ir tie speciālisti Latvijā, kas spēj novērtēt, cik tad īsti lielā mērā cilvēks ir ierobežots un viņš nespēja savas cilvēku tīri fiziskās funkcijas izpildīt. Tad nākošais, ko ietver rehabilitācijas process, ir rehabilitācijas plāna sagatavošana, jo nav vērts uzsākt nekādas ārstnieciskās darbības, ja nav skaidri izplānots solis 1, solis 2, solis 3 un arī tas prognozējamais rezultāts. Protams, rehabilitācijas plāna īstenošana kā nākošais punkts, lai iegūtu rezultātu. Un tajā mirklī, kad paredzamais rehabilitācijas laiks ir pagājis, tad notiek atkārtota cilvēku novērtēšana un spriež par to, cik veiksmīgs ir rehabilitācijas process, kāds bija kļūdas, ko varētu darīt tālāk, kā arī izvirzīt mērķus tālākai rehabilitācijai un runāt par to, kas vispār cilvēkam ar šiem funkcionēšanas traucējumiem ir iespējams sasniegt. Par to, kādā veidā tiek piedāvāt rehabilitācijas pakalpojumi Latvijā, ir divi veidi. Ir monoprofesionālā rehabilitācija un multiprofesionālā rehabilitācijas komanda. Biežāk dažādos teorētiskās lekcijās un kongresos tiek runāts par šo multiprofesionālo rehabilitācijas komandu, ar to saprotot, ka strādā daudzi dažādu speciālistu, daudz dažādu specialitātes pārstāvi viena konkrēta mērķa sasniegšanai. Monoprofesionālā rehabilitācijas komanda, tas ir vienkāršāks variants, piemēram, tad, ja cilvēkam ir tikai viens no funkcionāliem traucējumiem, kur nav nepieciešama dažādu speciālistu iesaistīšanās. Piemēram, ja ir tikai valodas traucējumi, tad pietiks tikai ar logopēdu. Tad nav obligāti nepieciešams ergoterapeits, kurš palīdzētu apgūt ikdienas aktivitātes vai pielāgoties apkārt esošajai vidē. Šodien mana doma ir vairāk stāstīt par šo multiprofesionālo komandu, jo ļoti bieži šie cilvēki ar kārtīgiem funkcionāliem traucējumiem, viņiem šie funkcionālie traucējumi izpaužas ne tikai vienā veidā, ne tikai, piemēram, kā fiziski, ka ir samazināts muskuļu spēks vai samazināts līdzsvars un kustību koordinācija. Bieži vien ir vajadzīgs gan šis ergoterapeits, kurš palīdz adaptēties apkārtējai videi vai iemācīties kādas kompensatoras tehnikas, lai spētu, piemēram, pastāvīgi apģērbties vai paēst. Tāpat tās rehabilitācijas komandā ir arī rehabilitācijas ārsts, kurš visbiežāk uzņemās šo līdera lomu un tā kā vairāk vada visu šo rehabilitācijas procesu. Vēl rehabilitācijas komandā noteikti tiek ieskaitīti arī logopēdi, psihologi, sociālie darbinieki, arī reiterapeiti, arī rehabilitācijas māsas, ārodu speciālisti un iespējams, ka vēl kādi, kurus šobrīd varbūt ātrumā nenosaukšu. Bet jāsaka, šī rehabilitācijas komanda ir tiešām liels komandas darbs, kura centrā ir pacients un viņa radinieki. Un tikai tad, ja šī komanda darbojas vienoti, tikai tad ir iespējams sasniegt visus šī pacienta izvirzītos mērķus. Mazliet vairāk šodien parunāsim arī par funkcionāliem speciālistiem. Tie ir tie, kas atbild par funkcionēšanas novērtēšanu. Tie ir arī tie, kas veic dažādas terapijas, manipulācijas, kas apmāca pacientus un kas konsultē atbilstoši savai kompetencei. Jāsaka, šie funkcionālie speciālisti, viņi ir daudz un dažādi. Jūs redzat šeit uzskaitītos. Tad tie ir gan fizioterapeiti, gan ergoterapeiti, gan logopēdi, uzturspeciālisti, mākslas terapeiti, tehniskie ortopēdi un pēc šī brīža spēkā esošā ārstniecības likuma arī reiterapeiti ir funkcionālie speciālisti. Un kas pēc ārstniecības likuma? Pēc ārstniecības likuma tiek noteikts tas, ka visiem šiem funkcionāliem speciālistiem kā pamat izglītībai ir jābūt medicīniskai izglītībai, veselības aprūpē. Jāsaka, ka fizioterapeiti Latvijā saņem izglītību 3 dažādās Latvijas augstskolās, kur viņi
mācās 4 gadus, lai iegūtu bakalaura grādu veselības aprūpē ar kvalifikāciju fizioterapiju. Līdzīgi arī ergoterapeiti, līdzīgi arī audiologopēdi, uzturs speciālisti, mākslas terapeiti, tehniski ortopēdi. Tās visas ir daudzu gadu studijas, kur tiek mācīti gan medicīniskie priekšmeti, gan kinezioloģiskie priekšmeti, kas atbild par kustībām, gan saskarsmes kultūra, gan arī tīri specifiski ar profesiju saistītie priekšmeti. Mazliet vēlāk stāstīšu arī par iecerēm, kas ir domāts saistībā ar rejterapiju. Par to, ka rehabilitācijā ne tikai šie iepriekš minētie medicīnas darbinieki tiek iesaistīti, gribēju pieminēt, ka tiek iesaistīti arī citas profesijas, kas netik ļoti lielā mērā ir saistīts ar medicīnu, bet tomēr arī šos cilvēkus var pieskaitīt pie rehabilitācijas speciālistiem. Tie ir sociālie darbinieki un tie ir klīniskie psihologi, kuriem šobrīd Latvijā gan nav medicīniskā izglītība, viņiem ir psihologa izglītība, taču viņi vēl papildus kvalificējās kā klīniskie, jeb veselības psihologi. Mazliet atgriežamies atpakaļ pie tā, ka komandas darba visi šie iepriekš uzskaitītie speciālisti vislabākais un visefektīvākais veids ir tad, ja viņi strādā komandā. Kādēļ tas ir labi? Tādēļ, ka visbiežāk, ja tas ir, piemēram, kāds rehabilitācijas centrs vai kāda rehabilitācijas iestāde, stacionāra vai ambulatora, tad tā ir tāda vienota teritorija, kur atrodas gan šis pacients ar savu ģimeni, gan arī apkārt ir visa šī komanda. Protams, nav šim pacientam jādzīvo dienu un nakti šajā rehabilitācijas iestādē, taču tā ir vieta, tā ir iestāde, kur šim cilvēkam ar funkcionēšanas traucējumiem ir iespēja satikt jebkādus no šiem rehabilitācijas speciālistiem. Kas vēl raksturo komandas darbu, ir tas, ka ir regulāras komandas sapulces. Tad šajās komandas sapulcēs tiek kopīgi izstrādāt rehabilitācijas plāni. Katrs no manis iepriekš uzskaitītajiem šiem komandas locekļiem, gan fizioterapeiti, gan ergoterapeiti, gan rejterapeiti, runā par pacientu, runā par viņa funkcionēšanas problēmām, runā par to, kādus mērķus katrs atsevišķs funkcionāls speciālists varētu uzstādīt un kādas varētu būt metodas šo mērķu sasniegšanā, kā arī runā par to, kādi varētu būt ierobežojumi, kas varētu traucēt vai ko vajadzētu izmainīt, uzlabot vai darīt savādāk. Tas ir arī tas komandas darba pamatā, kad tiek runāts par cilvēku no dažādiem viņa funkcionēšanas aspektiem, kad nav tā, ka fizioterapeits pats savā nodabā strādā tikai ar sāpju mazināšanu, locītavu kustību apjomu uzlabošanu, logopēds pats savā nodabā strādā ar artikulācijas un valodas uzlabošanu, rejterapeits strādā pēc saviem mērķiem un metodēm, bet ka tas mērķis ir vienots konkrēts un katrs no šiem komandas dalībniekiem iegulda savu artavu, lai atvieglotu cilvēka dzīvi vai uzlabotu dzīves kvalitāti. Par to, ka kādēļ šī multiprofesionālā rehabilitācijas komanda ir nepieciešama, es jau iepriekš teicu, nav nozīmes tam, ka katrs speciālists strādā savā jomā, jo ir daudz šīs funkcionēšanas problēmas, un visas šīs problēmas kopumā rada cilvēka dzīves kvalitātes samazināšanos. Un ja ir tāda kopīga liela cilvēka dzīves kvalitātes samazināšanās, tad nav liels nozīmes, ka viens no speciālistiem tā kā velk to visu maisu uz vienu pusi, otrs speciālists velk uz otru pusi, ir iepriekš jāvienojās, kāds tad ir mērķis, vai, piemēram, cilvēkam ar kustību traucējumam, vai, piemēram, bērnu cerebrālās triekas pacientam, ja mērķis ir uzlabot līdzsvaru, vai mērķis ir uzlabot sēdēšanas aktivitāti, sēdēšanas kvalitāti, tad visi speciālisti darbojās šajā jomā. Ergoterapeits māca pacientam veikt visas aktivitātes sēdus, fizioterapeits arī strādā uz rumpju muskuļu stiprināšanu, logopēds arī vairāk strādā sēdus stāvoklī, un rejterapeits izmanto savas nodarbības, lai uzlabotu rumpju muskuļus, korsetes spēku vai līdzsvaru un kustību koordināciju. Tad šis mērķis visiem ir vienots. Mazliet tālāk pieskāršos, es pieļauju, ka diezgan sāpīgai tēmai šobrīd, ir par rejterapeitu profesijas problēmām Latvijā. Ir tā, ka rejterapeitu profesijas
izglītības prasības un kompetence šobrīd neatbilst ārstniecības likumā noteiktajai, jo ārstniecības likumā ir teikts, ka reiterapeits ir funkcionālais speciālists, kuram ir zināšanas medicīnā. Tad šobrīd nav tādas studiju programmas, kas Latvijā sagatavot reiterapeitus, kuriem būtu gan šīs zināšanas medicīnā, gan zināšanas par zirgiem un visām tām saistītajām lietām. Un trešā lielā lieta, kas vairāk jau skar šobrīd praktizējošus centrus vai šobrīd praktizējošas tās vietas, kur notiek reiterapija, ir tas, ka šie reiterapijas pakalpojumu standarti ir ļoti dažādi un nav neviens tā noteicis, kas tad īsti tiek iekļauts reiterapijā, kas ir atļauts un kas nav atļauts, ko vajadzētu darīt un ko nevajadzētu darīt. Tad šobrīd situācija Latvijā tiek virzīta tādā jomā, ka reiterapeitu izglītība gan satura, gan līmeņa ziņā viņai vajadzēs atbilst funkcionālo speciālistu ārstniecības personu izglītības līmenim. Tas nozīmē, ka jebkurš, kurš gribēs iegūt reiterapeitu kvalifikāciju, viņam iepriekš vajadzēs iegūt funkcionālā speciālista kvalifikāciju, piemēram, fizioterapeitu vai ergoterapeitu kvalifikāciju, un tad ar šādu kvalifikāciju viņš iegūst šo medicīnisko izglītību. Un pēc tam tālāk nākošais piedāvājums, kas šobrīd nāk no Stradiņu universitātes rektora puses, ir izveidot viengadīgu reiterapeitu apmācības kursu. Tad šie speciālisti, kas ir ieguvuši fizioterapeita vai ergoterapeita kvalifikāciju, viņi 1 gadu vēlāk, mazliet vēl piemācoties klāt, viņi iegūst papildus kvalifikāciju reiterapeits. Tad mēs nonāksim tajā līmenī, kad reiterapija profesijas standarts atbildīs ārstniecības likumam. Šobrīd ir starptautiski, dažādās pasaules valstīs ir vairākas stratēģijas, kā tiek sagatavot reiterapeiti. Viens variants ir tāds, ka speciālistus jāšanas sportā papildus apmāca rehabilitācijas jautājumos. Līdz šim arī Latvijā bija vairāk vai mazāk bija šāda sistēma. Tad tas tomēr noved pie tā, ka šiem reiterapijas speciālistiem nav medicīniskās pamat izglītības, un tad to īsti nevar saukt par ārstniecības personu, un tad ir grūti to visu iekļaut šajā rehabilitācijas komandā, jo komandā ir jābūt šiem dažādiem komandas locekļiem, visiem ar medicīnisko izglītību. Tad otrs variants ir apmācīt speciālistus rehabilitācijā, viņiem papildus dot zināšanas reiterapijas tehnoloģijās. Tad šobrīd tas ir tas variants, uz ko iet arī Latvija. Tikai problēma ir tādas arī, tad pirms semināra aprunājos ar kolēģiem, kas šobrīd ir fizioterapeiti, un mēs nonācām pie tāda secinājuma, ka tomēr ir jābūt šī reiterapeita specialitāte ir ļoti komplicēta, ja tiek prasītas gan zināšanas medicīnā, gan zināšanas reiterapijas tehnoloģijās. Tas nozīmē, ka nepietiks tikai ar to, ka ļoti mīl zirgus vai ļoti tas patīk, ir jāiemācās šīs medicīniskās lietas, ir doma, ka tiks izveidot šie atlases kritēriji, lai cilvēkus varētu uzņemt reiterapijas apmācību programmā, ka būs nepieciešama pieredze jāšanas sportā, kā arī zirgkopības pārzināšana. Es pieļauju, ka Latvijā nav vairākos 100 mērāms tas cilvēku skaits, kuriem būtu šāda pieredze vai šāda vēlēšanās kaut ko darīt. Tādēļ arī viens no maniem šīs dienas lekcijas mērķiem ir uzrunāt jūs kā interesantu auditoriju. Ja jums ir kāda interese par to, ka tālāk varētu darboties reiterapijas jomā vai paši tālāk mācīties par reiterapeitiem vai iesaistīties šajā reiterapijas programmas izveidē, kas būs klāt pie Rīgas Stradiņu universitātes rehabilitācijas katedras, tad jūs esat laipni aicināti komunicēt ar profesoru Aivaru Vētru vai rakstīt man uz e-pastu, tad tālāk mēs varētu vienoties par to, kā tad tiktu īstenots jūsu vēlmes un Stradiņu universitātes nākotnes stratēģija par reiterapiju. Tā. Tas man viss šodienai. Varbūt jums ir kādi jautājumi.
Man tāds jautājums, jūs teicāt, ka tā kā uzņem uz tā mācīšanās 1 gadu, uzņem tos, kas ir tā kā izmācījušies fizioterapiju, bet tai 1 gadā, tad kas tiks mācīts? Nevis pa zirgiem, bet nevis pa medicīnu, vai kas? Vairāk tās reitterapijas tehnoloģijas. Tas tā kā... Jo pamats par medicīnu jau būs ieliks tajos pirmajos 4 gados. Un īstā pa zirgiem vien, tad tur būs kaut kas tāds tieši specifisks. Bet tas tieši cik lielā apjomā un kāda veida tie mācību priekšmeti, tas vēl nav izdomāts. Es gribēju tā saprast. Sportu, zirgu, sportu, zirgu psiholoģiju, lai viņam pieiet klāt. Tas viss vēl ir procesā, tāpēc es esmu šeit ar jums runāju, un jūs aicināt arī rakstīt uz e-pastu savas idejas par to, kur tad Latvijā atrast šos lektorus. Jā, man pieņems un liekas, ka medicīna pa gadu ir vieglāk. Nu, teorētiski jā. Bet tas atlases kriterijs noteikti tas, ka ir jābūt kādām interesē par zirgiem un šai profesionāli arī mazliet ievirzē zirgu. Jāsadarbojas ar Lauksaimniecības universitāti, jo, piemēram, tāds kurs kā hipoloģija ir jau vairāk gadus kā slēgts un nav vienkārši speciālisti ar kaut kādu certificētu izglītību, kas varētu kaut ko pasniegt par zirgiem Latvijā. Tāda vienkārši nav vienīgais, ko var kaut cik saistīt ar zirgiem mācīties ar veterināriju. Jā, nu tā ir. Hipoloģiju nolikvidēja. Sakiet, lūdzu, kāda ir pieredze apmācības, tīri apmācībā salīdzināt, cik ilgi ir jāmācās un kādas iestādes? Es baidos, ka es nebūšu kompetenti atbildēt šajā jautājumu. Šī ideja šobrīd par šī 1 gada apmācība ir Stradiņu universitātes rektora doma par to, ka mums arī Latvijā vajag sagatavot pašiem savus reitterapeitus. Un ja visās pasaules valstīs ir šīs 2 stratēģijas, ka vai nu cilvēks, kurš saistīts ar zirgkopību, piemācās medicīnu klāt, un tad viņš ir reiterapeits, kas līdz šim bija pie mums Latvijā, bet tas rāda, ka īsti labi šobrīd tas nestrādā, un lielākā daļa Eiropas valstis tomēr virzās uz to stratēģiju, ka par reiterateitu mācās cilvēks, kurš iepriekš ir iegūs jau šo medicīnisko izglītību. Jā, un tāpēc arī tas iekļaušanas kritērijs, ka tie cilvēki, kas tiks atlasīti šajā 1 gada apmācības programmā, ka viņiem jau ir jābūt kādām priekšzināšanām. Tas nevar būt tikai tāds cilvēks, kuram ļoti patīk zirdziņi. Bet ja viņiem jau 3 gadu medicīniskā izglītība, ja viņiem ir priekšzināšana, 4 gadu medicīniskā izglītība un priekšzināšana, zirgkopībā, kāpēc vēl gads ir jāmācās? Lai iegūtu šo profesionālu kvalifikāciju, profesionālas kvalifikācijas nevar tikt iegūtas tikai tādēļ, ka ir sakrāti atsevišķi dažādi certifikāti par kursu vai apmācības programmu iziešanu. Ja Latvijā tiks izveidot šī vienotā apmācības programma, tad tas arī būs tas, ko tādēļ arī valsts prasa šo apmācības programmu izveidot, lai tas būtu vienot un standartizēta. Lai visiem būtu vienāši. Tas jau viss vēl ir tikai plānošanas procesā. Es pieļauju tāpatās, kā pārējie rehabilitācijas speciālisti, viņi mācās teorētiskās zināšanas auditorijā, Stradiņu universitātē un praktiskās lietas. Viņi mācās gan slimnīcās, gan rehabilitācijas centros, gan poliklinikās un dažādās prakses vietās, kur tas viss var notikt praktiski. Līdzīgi tas varētu būt arī reitterapijas speciālistam, ka teorētiskās lietas auditorijās, praktiskās lietas. 30 gadus nostrādājot par jātnieku sporta treneri, un vienīgais, kas ir aizgājis uz reiterapeitiem, kas pie manis mācījās iesākumā pamatus, tā bija Olga Bērziņa. Jā, un viņš to gadu laikā nekādu meditēciju man nav labi. Es sagatavoju rehabilitācijas centrā uz jāšanu 2 speciālistus, kuriem ir reiterapeita diplomi, kuri, protams, strādā privāta struktūrā šobrīd. Vienai masiere un otra strādā veselības centrā 4, ja, kam ir reiterapeita diplomi, jo pirmkārt jau tā profesija ir diezgan neatmaksāta arī. Līgatnes rehabilitācijas centrā to visu beidza. Mēs nostrādājām apmēram 4 gadus, un tas viss beidzās, un cilvēki izklīda, kas saka ar izglītību.
kas varēja, kas bija apmācīti jāšanā, kas varēja to visu veikt. Jā, bet tā kā tagad interesi ir un ir nepieciešamība pēc šiem reiterapijas speciālistiem, tādēļ kā viens variants, kas arī no valsts vadības puses tiek izvirzīts, tas, ka ir jāizveido šī apmācības programma. Un es domāju, ka tas ir tā kā diezgan pozitīvs solis, jo tad tas viss šī sistēmas tiks sakārtota, būs vienoti standarti, šiem reiterapeitiem būs vienota izglītība, būs zināšanas, konkrētas kompetences, prasmes un iemaņas, ko viņi būs apgūši savā mācību procesā. Jo šobrīd nav tādas skaidri nekur reglamentēts, kādam pamatam, kādai šai izglītībai ir jābūt reiterapeitam. Es saprotu, ka šobrīd reiterapeits certifikātu veido tikai cilvēks, kuram ir medicīniskā izglītība. Līdz medicīniskās izglītības to nevar ievērst. Ka nevar nekādas certifikācijas. Nu, ja? Nav neviens, kas to certifikātu reāli izsniedz. Tā. Nu, tad, ja tiktu uztaisīta izglītības sistēma, ja ir profesijas standarts un ārstniecības likumā ir noteikts, kas ir jāzina reiterapeitam un kādam viņai jābūt ir izglītībai, nu, tad to ir visas iespējas to visu realizēt un sakārtot šo sistēmu. Ja jums ir kādas idejas un veidi, kā to realizēt? Jā. Reiterapeitam pēc manām domām būtu jānāk no zirdznieka vides, nevis no mediķu. Jā. Bet te mēs varbūt... ķerts uz zirgiem, es atvainojos, un viņš māku. Es saku, man viens cilvēks tikai ir bijis par šiem gadiem. Kāpēc dīvaini proporcija mediķi studē 4 gadus un tad gadu piemācības skolā? Zirgu cilvēkam nav varianti gadu piemācīties medicīnu, bet 4 gadus laikam necināts. Neloģiski. Kurš to jāšana? Vieglāk gadu piemācīties to medicīnu tik, cik vajag zināt pie tā zirga. Nē, nu, uz tiem reiterapeitu studiju programmu noteikti tiks pieņemti tie cilvēki, kuriem jau būs kādas iemaņas un prasmes jāšanas Tikai sportā. tie jātnieki, kuriem ir medicīnas. Viņiem būs interesanti doties. Ar ko jūs uzrunāsiet? Ar atalgojumu, ar daudz pacientiem nākotnē? Kur būs tā bāze, kur strādās šis? Es pieļauju, ka mūsdienās arvien vairāk rehabilitācijas iestādes, gan privātās, gan arī valsts iestādes, piedāvā šo komplekso rehabilitāciju, kur tiek iekļaut arī reiterapija. Līgatli bija, tagad vispār to centru. Nu, bet tas ir iemesls, kāpēc tas viss tiek likvidēts, noteikti ir diezgan lielā mērā arī finanšu jautājums. Nevis tāpēc, ka tas nebūtu vajadzīgs. Laba bāze un speciālisti. Sarīkūts vai taisnība, ka šī medicīniskā izglītība vajadzīga un šis gads specifikācijai īstenībā pacientu aizstāvībai? Es pieļauju, ka lielā mērā tas tieši tā arī ir domāts, jo, ja cilvēks strādā ar pacientu, kuram ir kādi šie funkcionālie traucējumi, kuriem veselības problēmas, ir tomēr jābūt izpratnē par medicīniskiem jautājumiem, par veselību, par slimību, par dažādiem šiem akūtajiem stāvokļiem, jo nereti uz reiterapiju nāk cilvēks tiešām ar smagiem šiem traucējumiem. Un ir jāzina gan, kā rodas šie traucējumi, gan kā viņi izpaužas, gan kādas varētu būt sekas vai komplikācijas. Tādēļ šī medicīniskā izglītība ir doma šo medicīnisko izglītību likt kā bāzes pamatu, kam tālāk klāt nāk reiterapija. Un tas, ka reiterapija tiek piedāvāta tikai gada studiju programmā, tas nav tādēļ, ka tas būtu mazāk svarīgi, bet tā doma ir tāda, ja tur tiek iesaistīti tie cilvēki, kuriem jau iepriekš ir šī saikne ar jāšanas sportu, ar zirgiem ir bijusi, tad viņiem nav jāmāc viss no pamatiem, tad tīri šī gada laikā tiek mācīts klāt reiterapijas tehnoloģijas un metodas. Tādi cilvēki varbūt Latvijās atvainojās, viņi ir 5 vai 2, un kāpēc, lai viņi izvēlētos tālāk šo profesiju, viņi nebūs tie, tās profesijas vienkārši nebūs. Jā, un pieņemsim, ja tur noteikti ir kaut kāds Tas viss vēl ir skaits, procesā, kā lai visu to realizē, kas būs šīs satura. Kas nevarēs pie tā zirga pieeja klāt. Bet es tāpatās ļoti labi zinu, ka ir fizioterapeiti, kas ir nesen pagājušajā gadā, aizpagājušajā gadā,
beiguši kā arī ergoterapeiti, kuriem ir interese par zirgiem, kuri labprāt vēl papildinātu savas zināšanas. Par to nepietīs. Zirgs vai Es zinu, jā, bet ir Es jau nesaku, ka reiterapeits ir tas pats, kas zirgkopis. Zirgkopim ir savas lietas, kas jādara, un reiterapeitam. Iemācīties, ko viņam vajag ēst, cik viņam tur ir kaut kādas fizioloģiskās vajadzības, bet tagad ir tas samais cilvēks uz tā zirga, un ir tas zirgs, kas nav inventārs, bet arī dzīva lieta, un ka tam cilvēkam laika ir jārēģē, jānovērtē šī situācija, to nevarēs izdarīt. Jā, jo tas, man liekas, cilvēks no malas nekad. Jā, un kāds tad ir jūsu priekšlikums garāku to studiju programmu taisīt? Paralēli reiterapijas asistents darbojās, kas, teiksim, sagatavo to zirgu un padot tam reiterapietam. Nē, tur vienkārši tur ir tā nopietni jāizvērtē, ja paņemsim, tā medicīniskā izglītība, bet tieši tā, tas cilvēks, cik viņam ir liela pieredze ar zirgiem, tas ir tas nopietnākais punkts. Es tam piekrītu. Jo es uzskatu, ka ja cilvēks, viņš ir ļoti stiprs mediķis, bet viņš maz saprot no zirga, viņš uztais daudz, var notikt daudz lielāks kaitējums, nekā, ja viņš tur varbūt, nezina īsti, kā izpaužās tas vai tas no medicīnas viedokļa. Tur ir jāatrod tas kompromiss starp vienām un otrām zināšanām. Tas ir tas, ko mēs jau runājām ar kolēģi, ka šī būtu ļoti komplicēta profesija, kur nepieciešams zināšanas gan vienā, gan otrā jomā. Vai ir iespējams, ka darbojas tandemā, teiksim, cilvēks, kas ar šiem zirgiem, un klāt tiek likt sēdiņš vai fizioterapija? Tas jau ir tas, ka tas ir tas, uz ko terapijas asistents. Turisma arī tam Tas jau ir tas, kas asistents, kas gatavo zirgu. Jā, bet varbūt, ka tāds variants var tikt izskatīt. Jā, mēs to varam apskatīt, jā. Fizioterapeiti šobrīd ir 100, vai ne? Tieši tāpatās, kā zirgi cilvēki. Saliekot viņus kopā vienā personā, 5. Jā, tur tā lieta, ka nevar dabūt diviem asistentiem un 2 terapeitiem bija komanda. Strādājām ļoti labi komandā. Varbūt, ka tas ir variants, ko mēs varam izskatīt. Zirgu jautājumos, jā, un tajā fizioterapijā Mums ļoti labi komandā. Jā, tieši tā doma, ka pieņemsim ir tas konsultants, kas pieņemsim pasaka, ka tam pacientam vajag tagad to tik un tik, un tad, un jau ar norīkojumu sūta pie šita zirga cilvēku, kurš saprot to norīkojumu. Jo pie zirgi jau speciāli jāiestrādā un jāsagatavo. Nē, es tam pilnībā piekrītu. Tas ir ļoti tāds noteikums, ka tam cilvēkam, kas iet uz reiterapiju, viņam tur ik pēc kaut kādām nodarbībām jāatrādās, vai es nezinu, kaut kādā veidā, kad fizioterapeits kontrolē to mērķu sasniegšana, kas tiek izdarīts. Tas ir drīzāk, ka tāds variants tiešām. Bet kā tad mēs iegūsim to profesiju reiterapeits? Kurš tad būs reiterapeits? Ja tas ir kā profesijas standarts. Pieņemsim, tas reiterapeits varētu būt tas zirgu cilvēks, kurš pieņemsim arī, mācās to gadu. Kā lai saka, uzzina, kādas ir tās tehnoloģijas, bet viņam nav tā medicīniskā, un viņš var strādāt tikai kopā tandēmā ar mediķi. Un lai viņš prasti izlasīt šo te nosūtījumu, lai izlasīs mediķi. Tas mums ir tāds visreālākais. Jā, labi. Paldies par jūsu idejām. Tas tiks uzklausīts.